Bet tā, čau, Ineste. Čau. Tās sveiks visiem, kas šo skatās. Mēs esam abas divas Rebaltika žurnālistas, un šis ir tāds neliels eksperiments. Mēs gribam izstāstīt, kā tapa pētījums par to, kā Gruzijā esoši pamatā jauni cilvēki apkrāpj cilvēkus visā pasaulē, dažādām izmantoja telefonu zvanus, jo mēs domājam, ka būtu arī, varbūt, gribam izstāstīt, kā notiek šādi pētījumi, lai jums nav sajūta, ka, nezinu, kur tad mēs pēkšņi kaut kādus šādus dokumentus iegūstam. Un Ines uz šo pētījumu strādāja ļoti ilgi. Cik ilgi tev beigās, Ines, kad tu sāki, cik ilgi tas viss notika? Tāds pats sākums bija pagājušā gada augustā, kad mēs uzzinājām, ka būs šie dati, bet tādu aktīvu darbu es laikam sāku oktobrī. Pusgadu aptuveni. Kā notiek, kāds starptautiskie pētījumi, kā tu uzzini, ka ir, piemēram, šādi dokumenti, kā tas strādā? Lai uzreiz saprastu, tas viss sākās ar to, ka trauksmes cēlējs Zviedrijas sabiedriskajai televīzijai nodeva milzīgu datu apjomu tiem, kas saprot no tehniskajām lietām, tas bija 1,9 terabaiti. Tiem, kas nesaprota, bija miljoniem audio ierakstu, dokumentu, izklāja lapu, video, tiešām ļoti daudz dažāda veida materiālu. Un tad Zviedri saprata, ka tur ir ļoti daudz šo materiālu, viņi paši netiks galā, un turklāt tur ir ļoti daudz valstis. Tātad valstis, kurās ir šie cilvēki apkrāpti, un tātad tur ir nepieciešama starptautiskā sadarbība. Un viņi vērsās pie starptautisku žurnālistu tīklā OCCRP, un tā kā Rebaltika ir šajā tīklā, tad mēs tikām uzaicināti uz vienu no sapulcēm, kur tika prezentēta šī ideja, šie dati, ka tādi ir. Toreiz bija vispār ļoti maz informācijas, mēs zinājām, ka ir pāris tūkstoši ierakstu ar audio sarunām, kur ir krāpnieki sarunājušies ar upuriem Latvijā, neko daudz mēs toreiz nezinājām. Un tad pēc laika mēs tikām jau pie visa lielā datu apjoma. Kurā brīdī tu saprati, oh my God, te ir daudz un stāsts? Sākumā man likās, tad, kad bija tā pirmā sapulce, kas bija klātienē, man nešķita, ka būs daudz, ka tur rādījās kaut kādi 1000, manuprāt, audio zvani. Man likās, 1000 audio zvans es varu noklausīties, jo tur nav tā, ka tie audio zvani bija visi 30 minūtes. Tur bija arī tādi, kas ir 15 sekundes, tāpēc, ka nav izdevies sazvanīt, bet visi šie mēģinājumi arī ir ierakstīti. Un es domāju, labi, tātad, kaut kādu mēnesi man prasīs tos 1000 noklausīties. Un tad izrādījās, ka tā bija tikai pirmā kārta, kas bija augšu pielādēta. Tur bija daudz vairāk. Un tad, kad es atvēru tur ir viena mapa ar dokumentiem, kas ir audio ieraksti, tad ir dokumenti, kas ir šo krāpnieku datoru, visi dokumenti, tad ir video ieraksti, tātad viņu datoru video ieraksti, kas ir ekrāna, nevis tā kā šāviņa, bet ekrāna ieraksti. Un tad es jau drīz sapratu uzreiz, tad, kad tiku pie šīm lielajām mapēm, es sapratu, ka te nebūs labi. Un mums nav tādu resursu, lai pieslēgtu vairākus cilvēkus. Strādājusi vienu pati lielākoties pie šī ar kaut kādu atbalstu no citiem kolēģiem, bet no tiem dokumentiem es gāju cauri vienu, un tad bija jāsaprot, konsultējoties ar kaut kādiem kolēģiem, kas ir ārzemēs, mēs bijām vairāk nekā 30 mediji, žurnālistu bija daudz vairāk, jo citu mediju pieslēdz vairāk žurnālistus, un tad bija jāsaprot, kā tikt cauri šim visam lielajam datu apjomam, un tas nav tā kā Googlē, ka tur var ierakstīt, atrodi man kaut ko konkrētu, un tur ir jāmeklēs, tur klikšķināt cauri, tur, piemēram, krāpnieka viens dators, un tad tu ej cauri visām viņa mapītēm, kas viņam ir uz desktopa, tu skaties, te varbūt varētu kaut kas būt. Kaut kādā mērā bija arī meklējams, varēja atrast uz kaut kādiem atslēgas vārdiem. Man interesēja kaut kādus finanšu dokumentus. Mēģināju saprast, kā es varētu atrast kaut kādus finanšu dokumentus, kur latviešu cilvēki ir skaitījuši kaut ko. Un tas, ko es izdarīju, iegāju savā internetbankā, paņēmu kaut kādu random maksājumu, uztaisīju PDF un skatījos, kas šajā PDF-ā ir par atslēgas vārdiem, kas būtu tādos finanšu dokumentos. Un tur bija maksājuma uzdevums, saņēmējs, haba, piemēram, tas, kas ir Svetbankai, vai vēl kaut kādas tādas atslēgas vārdus. Tad es lēnām sāku rakstīt šos atslēgas vārdus. Vai, piemēram, pases, es meklēju, tur bija arī ļoti daudz pases kopijas, es meklēju uz vārda Letonija. Vai, visādi šādus, un tad tu pamazām lasi, un tad tu atrod vienu dokumentu, pēc tā paraugu tu meklē citu, bet daudz dokumenti arī bija skenēti, līdz ar to viņi nemeklējās, bieži vien tie bija kā bildes nofotografēti, tur ļoti liels, milzīgs manuāls darbs bija. Es pieņemu, tad tu droši vien sāka veidot kaut kā, vienmēr šajos starptautiskos pētījumos ir milzīgs manuāla darbs, jo ir liels datubāzes, kur ir kaut ko var meklēt, bet lielākā mērā ir haoss, un tu vienkārši ej cauri. Un tad es pieņemu, tu droši vien sāka veidot kaut kādu datubāzi ar latviešu vārdiem, vai ne? Cik tev beigās izveidojās tā datubāze liela ar apkrāptajiem vai mēģinājumiem apkrāpt Latvijas iedzīvotājus? Jā, tiklīdz bija izklāja lapas, tiklīdz bija kaut kāds latviešu vārds, es liku sevi izklāja lapu atsevišķi.
rakstīju vārdu, kādu dokumenti man ir pieejami, tad pēc tam, ja es atrodu vārdu, nezinu, piemēram, Jānis Bērziņš, nu tad es meklēju arī uz viņa vārdu, dažādos locījumos mēģināju, vai kaut kā krieviski arī, tāpēc, ka tie krāpnieki strādāja arī krievu valodā, vai angliski, vai vēl kaut kā dažādi. Un tad es atradu, piemēram, māpi krāpnieka datorā, kur Jānis Bērziņš, un tur jau tagad viss ir smuki salikts par viņu, viņi paši bija smuki salikuši, bet līdz tai mapē bija jātiek, līdz tu viņu atrod. Nu, un tad es sev izklāju lapā liku, jā, ar saitēm uz šo noplūdi, kuras kaut ko var meklēt, kas man ir, aprakstījis ar visu, lai es neaizmirstu, jo es aizmirsīšu. Nu, kopumā es atradu upurus vairāk nekā 40. Man šķiet tāds, par kuriem es biju droša, jo tiem bija maksājuma uzdevumu, maksājuma kopijas viņi bija sūtījuši šiem krāpniekiem no Latvijas, jā, kopā pāri 40 cilvēku vārdi, latviešu cilvēku vārdu un telefonu numuru bija daudz vairāk, bet man kaut kādā brīdī bija jāapstājas un jāsaprot, nu, kas ir tas datu apjoms, ar ko es varu strādāt, un es izlēmu, ka tas rāmis ir, ja man ir maksājuma kopija, tad ar šo es varu strādāt. Ja man ir tikai tur kaut kādās dokumentos izklāja lapās viņu numuri vai kaut kāda zvana viņu, nu, ar to es nevaru strādāt. Un tad es, jā, man bija šī vairāk nekā 40 cilvēki izklāja lapu, un tad es sāku ar viņiem kontaktēties. Jā, kā notiek šī kontaktēšanās? Varbūt pat, lai iet jau sīkāk, pie cik cilvēkiem tu mēģināji aizbraukt un fiziski viņus satikt vai uzrunāt? Vairāki 10. Man šķiet, pie kuriem tu brauci fiziski, ja? Nu, vai gāji? Jā, jo ļoti daudz bija Rīgā. Tur mēs ar kolēģi Olgu Dragiļevu apbraukājām dažādas Rīgas adreses un pierīgas adreses. Un kā tas izskatās, nu man ir adrese, kāpēc man ir adrese, jo lielākoties maksājumu kopijās bankas izrakstos kaut kur ir adrese. Vai cilvēks ir sūtījis savu ID vai vēl kaut kas. No kaut kādiem dokumentiem es kopumā varēju izlasīt telefonu numurus un adreses. Un dažiem man bija tikai telefonu numurs, dažiem man bija tikai adrese. Un vai pase, vai vēl kaut kas, un tad, ja man ir adrese, es braucu uz šīm adresēm. Ja tā ir privāta māja, tad ir vieglāk, jo tad var vienkārši piezvanīt pie šīs privāta mājas durvīm, bet ja tā ir daudz dzīvokļu māja, un tāds bija daudz dažādos mikrorajonos, kur ir 5-stāvenes, 6-7 stāvu mājas ar nenormāli daudz dzīvokļiem, un tad tev ir jāiekļūst kāpņu telpā, un tas, laikam, bija grūtākais. Bija augsts, bija novembris, decembris, tas notika novembrī, decembrī. Stāvējām ar kolēģi, gaidījām, kamēr ies kāds savā mājā, un tad mēs tikām iekšā, iesprukām, un tad klauvējām pie tām durvīm, zvanījām, daudz atvēra, daudz neatvēra. Bija tādi, kas bija gatavi runāt, bet grūtākais jau ir tas, nu, tad tagad cilvēkam jāpasaka, nu, mēs zinām, ka jūs esat apkrāpts. Un tad man arī bija tāds, nu, kā es iešu pie šiem cilvēkiem, kā es piedabūšu, lai viņi runā ar mani vispār. Un tas, ko mēs ar kolēģiem arī starptautiskajā čatā runājām, nu, ka mums vajag kaut kādu mērķi atrast, kāpēc viņiem būtu ar mums jārunā. Viņi jau tā ir cietuši. Un pie viņu durvīm stāv svešinieks. Nu, jā, es esmu žurnālists, jā, es varu parādīt savu pasi, jā, es varu parādīt savu preses karti, bet kāpēc, lai viņi man uzticētos, ja viņi jau tikko ir apkrāpti? Un tas, kā es sev noformulēju, kad es gāju pie viņiem, es viņiem teicu, ka es esmu žurnālists, es strādāju pie šādu pētījumu, manā rīcībā ir informācija par cilvēkiem, kuri ir apkrāpti, kuri ir sūtījuši naudu uz ārzemēm, it kā investējot, manā sarakstā esat arī jūs. Un kāpēc es pie jums sešos, es gribu, lai jūs man palīdzat. Nevis nostādīšos cilvēkus upuru lomā, teikt, jūs esat upuris, es ar jums gribu parunāt, bet dot viņiem spēku tieši pretēji, palīdzēt citiem. Es gribu, lai jūs man palīdzat atrast šos krāpniekus ar dokumentiem, kas jums ir, un es gribu, lai jūs man palīdzat, lai citi neiekrīt viņu nagos. Dot viņiem spēku, jo cilvēki jau tā ir, nu, ļoti sliktā situācijā. Kāda bija reakcija? Kāds bija rezultāts šai taktikai? Tu biji pie 10 cilvēku, un rakstā ir tikai beigās viens pāris, un arī anonīmi, jā, Laimons un Sandra. Viņi bija, kāpēc es viņus izvēlējos, jo viņi no tās man pieejamās informācijas aizsūtīja visvairāk no Latvijas, un otrs viņi bija 2, un viņi bija runātīgi. Bija cilvēki, kas ar mani runāja arī, bet negribēja publiski. Tad bija tādi, kur bija ļoti maz nosūtījuši, un tur, piemēram, 250 eiro, un tad šeit Laimons un Sandra nosūtījuši 51 000, un tas šķita spēcīgāks stāsts, ar kuru pastāstīt. Jo tas stāsts viss ir vienādi, tā krāpšanas metode ir vienādi. Bet par reakcijām runājot, bija tādi, kas teica, ka nerunās. Bija tādi, kas bišķiņi parunāja un teica, ka viņi negrib publiski runāt, viņi bija gatavi man, viņi parādīja, ko es dokumentus nerunāju. Bija daudz vecu cilvēku, kuriem atvēra bērni un teica, ka mamma nerunās, vai mamma ir slima, vai vēl kaut kā. Bija adreses, protams, kurās nevienu mēs nesaklauvējām, varbūt viņi dzīvo pavisam citur jau, un tur neviena nav.
Es ne tikai Rīgā, es arī apbraukāju, es biju Reizeknē, Viļānos, Daugavpilī, Bauskā, daudzās citās adresēs arī ārpus Rīgas. Jā, bija tādi, kas runāja, bet maz kuri gribēja runāt publiski, un šis pāris, pensionāru pāris bija visatvērtākais, viņi uzreiz mums ieaicināja iekšā un bija gatavi parunāties ar mums. Bet jā, Leok, tas nevis tāpēc, ka viņi vienīgi ar mums runāja, mēs viņus izvēlējāmies bet viņi bija labs materiāls, ar kuru parādīt šo visu schēmu, jo viņiem bija ļoti liela summa aizskaitīta un ilga tā sadarbība. Kas tev pašu šajā visā pētījuma laikā, atklājot šos datus un dokumentus, varbūt, nezinu, šokēja vai pārsteidza, vai, nezinu, bija kaut kas tāds visgrūtākais? Interesantākais, protams, bija, ka mēs piekļuvām tiešām visu šo krāpnieku datoriem. Mēs redzējām, tā kā ir video ieraksti, ekrāna ieraksti no viņu datoriem, mēs redzam, kā viņi sarakstās ar saviem kolēģiem, ko viņi tur runā. Daudz gan bija gruzīnu valodā, bija arī tādi, kas runāja krieviski, angliski, tāpēc, ka daļai varēja izsakot. Mani pārsteidza tā nežēlība, ar kuru viņi strādā, jo, viņi zināja, ko viņi dara. Un tie ir jauni cilvēki, daudz bija jaunāki par mani vai manu vecumu, man šķita savādi, tas ir sirdsapziņas morāls jautājums, kā tu vari tā darīt un zināt, ko tu dari. Jo viņi tur smējās par saviem upuriem, lamāja viņus dažādos vārdos, tur iekšējā sarakstēs ir redzami, viņi sauc savus upurus dažādos ļoti sliktos vārdos, kurus šeit neatkārtošu viņi, un cik plaša tā schēma ir, jo tajos zvanu centros nav tikai zvanītāji, tur ir bosi, bet tur ir tāds, tā ir vesels uzņēmums, tur ir IT speciālisti, tur ir cilvēki, kas izvērtē tavu darba kvalitāti, tāpēc mums bija arī audio ieraksti, jo šie audio ieraksti, viņus bija ierakstījuši, kā viņi sarunājas ar saviem upuriem, lai pēc tam kāds var izvērtēt un sniegt atsauksmi, cik labi tu melo, cik labi tu apkrāp. Un tas, laikam, bija tas smagākais, un man smagākais, pirms es vēl biju satikusi Laimonu un Sandru, tad, kad es sāku atrast vienu maksājumu, es atradu vienu maksājumu, atradu otru maksājumu, atradu trešo maksājumu, un tad kaut kādā brīdī man jau ir 11 maksājumi, un es redzu, ka tur ir jau 11,000 nosūtīti. Es tobrīd vēl nezināju, ka viņi aizskatījuši 51,000, bet bija diezgan vēls vakars, jau es bieži vien tur aizsēdējos tajās datubāzēs naktīs, jo vienkārši bija interesanti, gribējās atrast, gribējās palīdzēt. Un es atceros, es redaktorai rakstu, es atkal atrodu šī cilvēka Laimoņa nosūtīt naudu, un nevar būt, ka viņš ir tik daudz nosūtījis, un atkal, un es rakstu izmisus, es ceru, ka es vairs neatradīšu, bet es turpinu atrast, un tie bija tādi kaut kādas šokējušākās lietas man, un skaidrs, kad es ar viņiem parunājos un redzēju, kā viņi dzīvo, ka viņi nav bagātnieki, ka tā ir visu mūža laikā pamazām sakrāta nauda. Man tas bija ļoti smagi, arī intervijā es pie viņiem sēdēju, un šī sieviete, Sandra, Viņai ir kustību traucējumi jau, viņa saka, ka tas ir no stresa, viņa ir ļoti pasliktinājusies veselību, mēs sēžam, runājam, viņa pieceļās, viņa grib kaut kur iet, un viņa nokrīt. Drausmas. Un es nezinu, ko darīt, vai viņai palīdzēt vai kā, un viņas vīrs saka, nekas, viņai tur jāpaguļ uz zemes, ir tāpēc, ka viņai vajag attiekties, un tad tikai viņu var celt. Un tā situācija ir, mēs sēžam tajā vecajā dzīvoklītī, man sēž viens pensionārs pretī, viens guļ uz zemes, un mēs turpinam to sarunu, un tā bija tikko sirreāli, es braucu mājās, un es atklāt teikšu, es apraudājos taksometrā, braucot mājās, un man šķita tik smagi tā realitāte, tik smaga, un tad pretī mums ir šie gruzīņu krāpnieki, jauni cilvēki, izglītoti, gudri, skaisti, pērk dārgas rotas lietas, brauc ceļojumos un ir šausmīgi nežēlīgi. Un mēs redzējām arī audio ieraksties, kā viņi sarunājas ar saviem upuriem, arī ar Sandru. Mums ir audio ieraksts, kur viņš viņai bļauj virsū, atrod brilles, un dusmīgs ir uz viņu, un tad tur bija ieraksti kolēģiem no Francijas, kur krāpniece, tad, kad tiek atmaskota, vīrietis vārdā Marsels, viņš viņai zvana un saka, es zinu, ka tu esi krāpnieks, un es tā kā saprotu, kas ir noticis, un viņš viņai saka, man vairs nav $1, esmu pazaudējis visu, un viņam iesaka aizej un nogalini sevi. Tāds, un pilnīgi normāli, un pēc tam mēs redzam sarakstēs ar kolēģiem, ka viņi pēc tam, viņai ir šī saruna, kur viņi kādam ir ieteikusi aiziet nogalināt sevi, un tad viņi aizbrauc ceļojumā uz siltajām zemēm. Tāds ikdienas darbiņš, tas man tiešām bija šokējoši. Tas cinisms, vai ne, kas tur vienkārši nāk no tā ārā. Kad mēs arī publicējām savos sociālos mēdījos to tavu lielisko pētījumu, tad arī cilvēks man rakstīja paši vainīgi. Jābūt ar kritisko domāšanu, muļķus tikai var apkrāpt, ko tu saki uz šo. Gan jau, ka arī tu droši vien esi dzirdējis šādu frāzi, ko tu par Es esmu dzirdējis, un arī šodien pat es esmu lasījis tādus komentārus, un
man grib šo pielīdzināt kaut kādā mērā. Tas ir kaut kas cits, bet man grib šo pielīdzināt arī vardarbības gadījumiem. Nu, mēs nedrīkstam vainot upuru. Tajos gadījumos mēs jau esam iemācījušies, ka vardarbības upuru vainot nedrīkst. Agrāk mēs arī teicām, pagala nedeg viena, ko tad viņa vai viņš izdarīja, kāpēc viņam sito vēl kaut kas. Tad mēs esam iemācījušies, ka vardarbības upuru vainot nedrīkst. Šeit ir tieši tas pats, tas ir nozieguma upuris, viņš ir apkrāpts. Mēs vainot viņu nedrīkstam. Un tad, kad saka, ka tā viņiem vajag, ja jau viņi ir tik nekritiski domājuši un stulbi. Nu, tā schēma, kā strādā šie krāpnieki, viņi ir ļoti advancēti. Tas nav tā, ka tu aizskaiti pēc pirmās minūtes. Tas notiek gada laikā. Bieži vien tie cilvēki sadarbojas 3 gadus ar šiem krāpniekiem. Un tur visu laiku tur ir izstrādātas programmas, kur tu datorā it kā redzi, kā tev tā nauda aug. Viss izskatās ļoti ticami. Tas nav tāds uz stulbuma kaut kāda rēķina. Un tad tas, kas vēl to pierāda, jā, manā gadījumā tie ir pensionāri, kas ir uzķēršies, bet tie cilvēki, ko es redzēju savas arstēs, tie ir jauni cilvēki. Tur bija, šķiet, jaunākajiem bija kaut kādi 20 gadi. Tas, ko mēs redzam visapkārt pasaulē no kolēģu rakstiem, ir uzķērušies ārsti, ir uzķērušies biznesmeņi, kur pārskaitījuši arī 500 000. Mēs redzam, ka tur ir inženieri, programmētāji, pat policisti. Tas nav par kritisko domāšanu bieži vien, un es visu laiku saku, ka par upuru var kļūt jebkurš. Varbūt šajā schēmā ir nedaudz citādāk, tāpēc, ka viņi tur neattēlo balsis vai vēl kaut kas, bet tagad, kad mēs zinām, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību var attēlot pat tuvinieku balsis vai vēl kaut ko, man pašai nav pārliecības, ka es nevarētu kļūt par upuri. Ja iepriekš man bija, man likās, tiešām, esmu nedaudz uzmanīgāks. Tur nerunā ar svešiniekiem, nedod savus bankas informāciju, vēl kaut kas. Tad tagad tās schēmas, ko es esmu redzējusi, es neesmu pārliecināta, ka es neuzķertos. Varbūt uz šādu investīciju neuzķertos, bet ir tik daudz citu schēmu, kur man varētu ievilināt, varbūt diezgan mierīgi. Ziņa, godīgi, man arī vēl katrs ēpas, ko saņem vai kaut kāds paziņojums, tevišķi, ka tu nezini, vai dīvains subjekts saprakstis, man uzreiz arī iekšējā saraujās. Zini, man netīšām bija pavisam nesen tā, ka es biju pasūtījusi no ASV vienu paciņu, un viņu piegādāja ar kurjeru, ar kuras iepriekš nekad nebija strādājusi, un es nezināju, kādas īziņas viņu sūta. Viņi atsūta īziņu, kur jāuzspiež saites apstiprināt, ka tu būsi tajā dienā mājās, un man tā, šī ir kaut kāda krāpnieka īziņa, un es neapstiprināju to paciņu, aizsūtīju atpakaļ. Nopietni. Tā kā pārlieku piesardzība arī. Es cenšos būt piesardzība, bet man ir paranoja. Man tiešām ir paranoja tagad par visu. Labi, man pēdējais jautājums noslēgumā. Par reakciju šiem pētījumiem, jo, ja godīgi zemē būsim droši vien realistiski, diez vai šie cilvēki atgūs kaut kad, kad dzīvē savu naudu. Tā droši vien ir zudus, tāpēc varbūt daudz arī pat neiet uz policiju, gan tāpēc, ka viņi netic, gan tāpēc, ka viņiem arī kauns vienkārši. Bet šī pētījuma ietekme, kā tu domā, kāds tam ir rezultāts? Vai bija vērts to taisīt? Kāpēc? Es atgriežos arī pie tā, ko tu saki, ka nevar atgūt naudu. Es tā neteiktu, bet pirmais tas, kas notika pašā sākumā jau skaidrs, ka pirms mēs publicējam šo pētījumu, mums ir jāļauj izteikties visām pusēm. Tā ir laba žurnālistika. Mēs nosūtījām jautājumus arī pašiem krāpniekiem. Un tad Tbilisī sākās panika. Šī zvanu centra īpašniece, viņa pārakstīja savus īpašumus, savus dzīvokļus pārakstīja uzreiz uz savu mātu un vēl kaut ko. Viņi izdzēsa sociālo mediju kontus savus, bet mums viss tās bildes ir saglabāts. Mēs jau ar kolēģiem smējāmies, ka ja viņiem vajag, mums ir ļoti labs arhīvs, ja viņiem kādreiz gribas savas ģimenes bildes atgūt atpakaļ. Tad tur sākās panika. Un zvanu centros mums bija arī cilvēki Gruzijā, kas dežūrēja pie šiem zvanu centros vairs neviens neieradās. Tur gaismas vairs nedeg. Otra lieta - likumsargi. Ko tad darīt likumsargiem? Gruzijas prokuratūra saka, ka viņi tagad ir sākuši kriminālu procesu, iepazīstoties ar šo informāciju. Latvijā es nevarēju atklāt, pirms mēs nopulcējām policijai, kas ir mūsu rīcībā, bet es aptuveni viņiem izstāstīju. Viņi saka, ka viņiem Tbilisī, kā vieta, kur atrodas zvanu centra, viņu rīcībā nav, viņu redzeslokā līdz šim nav bijusi. Ceru, ka tagad ir. Es ceru, ka mūsu policija arī kaut ko darīs, pavisam drīz plānoju arī vērsties pie viņiem un pajautāt, tāpēc, ka šī informācija ir publiska. Man neviens vispār neko nejautāja šajā laikā. Es gaidīju, ka policija varbūt sazināsies, ņemot vērā, ka viņi to redz un tas ir bijis skaļi un tas ir bijis 30 pasaules medijos, ne tikai pie mums. Skatīsimies, ko darīs Gruzijas prokuratūra, bet nav tā, ka neko nevar izdarīt. Ir arī bijuši pētījumi tam pašam OCCRP sadarbībā ar citiem kolēģiem, kur mēs nepiedalījāmies pirms pāris gadiem, jo tur nebija upuri no Latvijas, ka arī par zvanu centriem toreiz visus vainīgos aizturēja, viņi sēž cietumā. Arī Latvijas policijā, kad es runāju, viņiem pagājuši gadu bija, piemēram, starptautiskā sadarbība un aizvēra vairākus zvanu centrus Ukrainā, un tur upuri Latvijā atgūst no naudu.
Super, tiešām, ja Un, to es nezināju. jā, un tas nav tā, Super, ka viņi atgūst savu naudu, tur vienkārši, nu, tiem mainīniekiem viņiem konfiscē. apķīlā īpašums, konficē visu, un tad, jā, ir upuri Latvijā ir atguvuši naudu, tāpēc es noteikti ieteiktu griezties policijā, bet skaidrs, ka tas ir grūti, bet tas nav neiespējami, manuprāt, līdz ar to man nav tā, ka man nebūtu ticības, lai gan pilnīgi visi, ar ko es runāju, kas ar mani bija gatavi runāt, neviens nav vērsies policijā, tā kā šie cilvēki nemaz policijas statistikā nav. Un es viņiem visiem saku, ka vajag iet, viņi netic un ir kauns un dažādas atrunas, bet, manuprāt, tas nav neiespējami. Tas ir ilgs un grūts process, bet es domāju, ka naudu var atgūt. Jā, es nezināju par šo, kad izdevies arī kādam dabūt no tām pašām Ukrainas sēmām, ka konfiscē ņem īpašumu. Tas gan ir ļoti labi. Super! Liels tev paldies, Inese! Paldies tiem, kas tika līdz beigām un noklausījās. Lūdzu, palīdziet mums, izplatiet šo video vai audio, kā klausieties tālāk savos sociālajos medijos, bet tas mums ļoti palīdz, jo sociālo mediju burbuļi ir ļoti fragmentēti un tiem algoritmiem vajag iedot kaut kādu motivāciju, kas nozīmē spiediet laiku, jeb kādu emociju zīmi vai vienkārši dalieties. Tas ļoti, ļoti palīdz mums mūsu darbā. Kaut vai pat pasakot paldies Inesei par pusgadu darbu, tas ir veids, kā jūs mums varat pateikt paldies, tā kā lūdzu padalieties. Nu labi, Ines, līdz nākamajiem pētījumiem, jā. Davai, čau. Čau.